ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Heroda ļaudīm, un tie jautāja: skolotāji, mēs zinām, ka tu esi patiess un Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēku ārieni. Saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai nē? Jēzus noprastams viņu ļaunprātību sacīja: ko jūs mani izaicināt, jūs liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Tie atnesa viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja: kā attēls šis un uzraksts? Tie viņam atbildēja: Cēzara. Tad Jēzus tiem sacīja: tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto un viņu atstājuši aizgāja. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Lūksim! Kungs, mēs pateicamies Tev par šo dzirdēto evaņģēliju un lūdzam, lai Tu esi mums klātesošs Tavā svētajā garā, lai mēs dzirdēdami pārdomājam šo Tavu vēsti un tā mūs uzrunā, iedvesmo, stiprina un dāvā mums skaidru ticību uz Tevi, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodien šī tēma ir tāda, kas saistās ar tēmu par nodokļiem un par naudu. Un tā būtu tāda viena reize, ka mēs varam nedaudz pārdomāt par naudu. Un jāsaka, ka nauda ir tāda izteikti laicīga vērtība, kas dod iespējas daudz ko paveikt un daudz ko iegūt. No vienas puses cilvēki vienmēr tiecas dabūt naudu, bet ne jau to pašu naudas zīmi, bet to, ko tā nauda nes, tās iespējas, ko nauda dod. Vēl ir tā interesanti, ja mēs esam tā padomājuši, ka vienmēr visos laikos tas tā ir bijis un būs un droši vien arī nākotnē, ka nauda nes laicīgā valdnieka vai valsts simbolu, jo nauda ir viens no tādiem varas instrumentiem. Nauda ir izteikta, tā ir, kā varētu teikt, apmaiņas vērtība. Un jāsaka, baznīcā būtu jāsaka, kur nu vēl negarīgāka lieta kā nauda. Ja tā gribētu teikt, kas ir tāda garīga lieta, bet tad nauda ir tajā otrajā galā. Viņš ir otrajā galā, tāpat ir negarīgākā lieta. Bet ir interesanti, kad es baznīcā jau darbojos, baznīcas vadības lietās kopš no 99. gada, un jāsaka, tās pieredzes strādājot daudz draudzēm, mācītājiem, jāsaka, kaut kā arī naudas lietās parādās Dieva griba. Arī draudzēs, arī tā, un Dievs bieži vien runā caur naudu. Un gribētos pat teikt, ka Dievs bieži vien runā caur to, kas tev ir svarīgs. Ja tev ir svarīga nauda, ja tu esi ļoti pieķēries naudai, tad Dievs caur naudu uz tevi runās. Ja tu pieķeries cilvēkiem, tad Dievs runās uz tevi caur cilvēkiem. Ja tu esi ļoti pieķēries pats sev, Dievs tev runās caur tavām grūtībām, caur to, ka tev kāds tur pasaka nepatīkamu vārdu, tevi aizvaino vai kā. Jo Dievs izmanto tos instrumentus, kas tev ir svarīgi, un bieži vien nauda ir viens no tiem, caur ko Dievs runā. Dievs vienmēr aicina cilvēku, un ja cilvēks pats saka, negrib nākt, tad viņš sāk izmantot dažādus instrumentus, kas tam cilvēkam ir jūtīgi, lai viņš sāktu dzirdēt. Un tāpēc arī nauda, lai gan viņa ir negarīga vērtība, viņa bieži vien kļūst par garīgu vai par garīgām lietām palīdzošu instrumentu, tā varētu teikt. Interesanti, ka Jēzus naudas lietas sauc par netaisno mamonu. Es kādu laiku atpakaļ mēģināju paskatīties dažādos skaidrojumos, enciklopēdijās. Man bija priekšstats, ka mamons ir kaut kāds pagānu dievs. Tāds mamons, jo viņš reiz raksta ar lielo burtu,
Un es domāju, ka tas ir tajā laikā, kad Jēzus dzīvoja vai Mezopotāmijā, tāds dievs līdzīgi kā Hermejs grieķu un romiešu kultūrā, kas bija merkantīlais dievs. Ja? Bet Mamons bija izteikti ebreju tāds ekvivalents naudas lietām, līdzīgi jau arī kā tāds Hermejs. Lūk, tā tad naudas lietas. Un Jēzus saka, dariet sev draugus ar netaisnā Mamona palīdzību. Tas nozīmē, ka izmantojiet naudas lietas tam, lai tā nes svētību, lai jūs varat izdarīt labas lietas ar to, kas ir netaisnība, jo pasaulē ir daudz netaisnības, un tieši tajās materiālajās lietās mēs piedzīvojam, kā varētu teikt, skaudras izjūtas, skaudru netaisnības izjūtu, un visskaudrāk, kurā jomā mēs to izjūtam, kā jums liekas, ar nodokļiem, man liekas, vai ne? Man liekas, ka tā nodokļu lieta tā ir tāda sāpīga. Un varētu teikt, labāk nevērt to tēmu vaļā, bet mums tieši Latvijā ļoti daudz to nodokļu ir. Bet, ziniet, mēs dzīvojam ļoti labi, salīdzinot to, kā ebreji dzīvoja Jēzus laikā. Viņiem bija okupācijas vara, kas viņiem uzlika nodokļus un prasīja nodevas. Tad viņiem bija jāmaksā vēl nodevas savam zemes valdniekam, un tad vēl bija jāmaksā nodevas templim, 10% templim. Un man šķiet, ka tur vēl kaut kas bija, un tiem nabagiem, īpaši Galilejā, kas skaitījās pati auglīgākā zeme, tur Šāronas ielejā, viņiem, tiem nabaga zemniekiem, klājās ļoti, ļoti smagi. Un tāpēc viņi bija arī ļoti, ļoti dusmīgi uz visām šīm lietām. Un tāpēc tā tēma par nodokļiem, kas šeit parādās, ir tāda ļoti jūtīga tēma. Un Jēzus, uz ko raudzījās tauta, tāpēc šis jautājums, viņi gribēja būtībā Jēzu diskreditēt caur šo jomu, jo tas cilvēks noteikti uzrunās. Viņi teica, mēs pieķersim viņu, mēs viņu nomelnosim, un Jēzus zaudēs tautas atbalstu. Un jāsaka, tas ir diezgan interesanti. Piemēram, vai Jēzus maksāja nodokļus valstī? Mēs varētu teikt, Jēzus Dieva dēls, viņš nemaksāja. Bet, ziniet, Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā ir viens gadījums, un tur ir rakstīts šādi. Un tie nonāca Kapernaumā, nodokļu saņēmēji piegāja pie Pētera un sacīja, vai jūsu mācītājs nodokli nemaksā? Un viņš teica, maksā gan. Un namā iegājis, Jēzus viņam tūlīt jautāja sacīdams, kā tev šķiet, Sīmani, no kā laicīgie ķēniņi ņem muitu un nodokli, vai no saviem dēliem, vai no svešiniekiem? Kad Pēters atbildēja, no svešiniekiem, tad Jēzus uz to sacīja, tātad pašu dēli ir svabadi, bet lai mēs tiem nedotu apgrēcību, tad ej uz jūru un izmet makšķeri un ņem pirmo zivi, kas pieķersies, un tās muti atdarījis. Tu atradīsi vienu stateri, to dodi viņiem par mani un par sevi. Stateris bija tāda diezgan liela sudraba monēta, diezgan vērtīga. Un Jēzus izvēlās maksāt nodokli. Un tik ļoti interesanti, ka tā nodokļu maksāšana nodrošina zivis. Līdzīgi kā Jonam tur ar to zivi, bet šeit ir tas, kad radība parūpējas par to, kad ir par ko nomaksāt nodokli. Un tur varētu atvasināt tālāk tās domas, kā tas ir, ka bieži vien, kad mums ir grūti, tad Dievs to atrisina brīnumainā veidā. Tu noķer zivi un tu atrodi to monētu, bet negluži mēs noķeram zivi. Bet Dievs mums iedod to, kas ir vajadzīgs caur viņam pieejamiem līdzekļiem, kas mums cilvēciskajā saprašanā mēs parasti uztraucamies, mēs norūpējamies, mēs stresojam, bet Dievs iedod zivi. Viņš saka, tu noķersi zivi, izvelc un tu nomaksāsi. Un viss būs labi, bet mēs esam lielā stresā. Un jāsaka tā, Jēzus šajās lietā parādās arī vēl viena tāda lieta, Jēzus un laicīgā valsts, garīgais un miesīgais vai laicīgā pasaule, laicīgā vara
un garīgā vara, tā, ko iemieso, kur Jēzus ir kungs. Un jāsaka, Jēzus nekad nenostājas frontāli vai tiešā veidā pret laicīgo varu. Nav tā, ka viņš arī ir laicīgās varas pusē, bet viņš vienkārši, varētu teikt, ir tam visam pāri, pat jāsaka drīzāk caurauž visu cilvēku pasauli. Viņa valstība ir tā, kas ir pāri visām laicīgajām valstībām. Līdzīgi kā viņš atbild Pilātam, viņš saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Un Jēzus nenostājas pret Pilātu, viņš vienkārši saka, kad es jau varētu tikt brīvs, man ir vairāk kā 12 leģionu eņģeļi, un es varētu tikt brīvs, bet tas ir tas mans ceļš, kā ir jātiek līdz pestīšanai. Līdzīgi arī apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā raksta, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Jeb tur tiešais tulkojums ir ļaunuma gara spēkiem gaisā. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Un tāpēc jāsaka, nekad pats kungs, un viņš arī aicina baznīcu, lai viņa nenostājas kaut kādā laicīgās varas pusē. Un baznīcai vienmēr tas ir izaicinājums to nedarīt, vai jāsaka izaicinājums to darīt un kārdinājums to darīt, bet baznīcai to nevajadzētu darīt. Un farizēju jautājums tātad ir tāds, vai tad ir atļauts dot Romas Cēzaram nodevas vai nē? Un tas jautājums priekš ebrejiem bija diezgan, jāsaka, aktuāls jautājums tajā laikā. Un viņi tā kā mēģina Jēzu ievilkt šajā diskusijā, jeb šajā problemātikā, jo laikā, kad Jēzus dzīvoja, tas ir 1. gadsimts, Izraēla valsts, jeb Izraēla tauta, visi ebreji bija zem okupācijas, zem Romas okupācijas varas, un maksāšana Romas okupācijas varai bija nepatīkama, un tie nodokļu ievācēji, ko sauc par muitniekiem, viņi bija kolaboracionisti, jeb tie, kas sadarbojas ar laicīgu varu un tās interesēs ievāc nodokļus no nabaga cilvēkiem, kam jau tā ir ļoti grūti. Un vēl tā lielākā lieta bija arī garīga, proti, ka uz tā denārija, uz tās monētas, ir visu Romas impērijas simbolika. Vai nu tur ir Romas ērglis, vai nu Romas imperators. Un turpat bija rakstīts šādi vārdi: Tiberijs Cēzars, dievišķā Augusta dēls Augusts, kas arī iezīmē to, ka viņš ir Dieva dēls, tas Romas imperators. Un vēl, piemēram, ebrejiem, ja mēs tā gribam izjust to asumu, kā viņi izjūtu šo, tur, kur atradās templis, viņa svētākā vieta, tur pat pie tā paša tempļa bija saucamā tāda nocietināta pils, kas kādreiz piederēja Dāvidam, pēc tam Zālamanam, un pēc tam to ieņēma romieši. Un ko viņi darīja? Viņi uz tās pilsas augstākā torņa uzlika savu zelta ērgli. Un katrs ebrejs, kad viņš ienāca templī, viņš pacēla acis, un viņš ieraudzīja to pagānu ērgli. Un tā bija viņam liela apgrēcība. Tas bija līdzīgi, kā mēs iet uz baznīcu, un tur pretī kaut kāds velna tēls vai kaut kāds tur, tā izjūta viņiem bija tik ļoti tāda nepatīkama. Un tā romiešu atrašanās Jeruzālēmē blakus templim viņiem bija liels apgrēcinājums un apkaunojums. Un tāpēc arī izcēlās vesela rinda sacelšanās, un viena no tādām sacelšanām bija arī saistīta ar naudas lietošanu. Un viņiem bija tāds sauklis: tikai Dievam pieder vara. Un viņi sacēlās, man liekas, tā bija Bar Kohbas sacelšanās, apmēram ap Jēzus laiku vai nedaudz pēc Jēzus dzīves laika. Un ļoti liela asins izliešana bija Izrēlā tajā laikā, bet, diemžēl, ļoti arī neveiksmīgi. Un jāsaka, ja Jēzus sacītu, ka nodevas Cēzaram ir atļauts dot, tad viņš būtu šis kolaboracionistās romiešu okupācijas varas aizstāvis un tautu uzreiz no viņa novērstos. Bet ja Jēzus sacītu, ka nodevas Cēzaram
ir pret bauslību, tad Heroda policija, kas tur tūlīt bija atnākusi, viņu tūlīt arestētu un ieliktu cietumā, un Jēzus tiktu notiesāts, un viņi tāpat arī tiktu vaļā no Jēzus kā tāda bīstama sāncenša. Un Jēzus atbilde, ko viņš saka, jāsaka, ir visu laiku viena no tādām spēcīgākajām, gudrākajām atbildēm, ko bieži vien lieto jau kā tādu zīmolu, kā tādu saukli. Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un viņš ar šiem vienkāršajiem, bet dziļajiem vārdiem atklāja nevienu dievišķo redzējumu uz nodevu problemātiku, bet parāda arī, kā ticīgajiem cilvēkiem vajadzētu rīkoties. Un no šīs Jēzus atbildes pēc kaut kādiem pāris simts gadiem Svētais Augustīns izveidoja tādu mācību par divām varām, jeb par divām varām, ka Dievs pārvalda pasauli, kurā mēs dzīvojam, ar labo un kreiso roku. Kreisā roka ir valsts vara, kas īsteno Dieva gribu, un labā roka ir bauslība un evaņģēlijs, tā ir baznīca, kas ir cilvēku vidū. Un ar vienu roku, viena šī kreisās rokas autoritāte ir nest zobenu, iedibināt kārtību, atriept tos, kas tiek nogalināti, netaisni nogalināti, un tā ir tiesu sistēma, tiesu vara, laicīgā vara. Un otra ir tā, kas dod cilvēkiem dvēseles mieru, māca dievišķo likumu, parāda Kristu, ļauj cilvēkiem izmantot mūžīgo dzīvošanu, un tā ir labā roka. Un caur šīm abām rokām tiek pārvaldīta pasaule. Un jāsaka, ir tā ļoti interesanti, ka tur vēl tālāk ir tāda interesanta lieta, kad līdzīgi kā Jēzus prasa, kas ir attēls, kas ir attēlots uz tā denārījuša tās monētas, tur ir attēlots ķeizars. Un tas ir tā ļoti interesanti, ka tās laicīgās varas atribūts ir ķeizars. Un interesanti, ka tās ķeizara varas princips ir šī monēta. Līdzīgi arī mēs, kā cilvēki, esam Dieva monēta. Mēs esam, līdzīgi kā uz monētas ir ķeizara ģimetne, vai kā Anglijā vēl joprojām ir tagad karalis Čārlis, tad mēs esam tie, cilvēks ir Dieva attēls. Mēs esam Dieva attēls. Un līdzīgi kā monēta pieder valstī, nauda pieder valstī, tā mēs kā cilvēki piederam Dievam. Mēs esam tā ikona, tā monēta, salīdzinoši ar laicīgo naudu, mēs esam kā šī vērtība Dieva acīs. Un jāsaka vēl tālāk, Jēzus saka šeit interesantus vārdus, kurus bieži vien kaut kā mēs tā nesadzirdam. Ko tad viņš saka? Viņš saka, dodiet ķeizaram un dodiet Dievam. Viņš nesaka, ņemiet, viņš nesaka, neko nedariet. Viņš saka, dodiet. Viņš tāpēc saka, esiet tādi, kas esiet devēji, kas prot dot. Un viņš nesaka, ka nevajag dot. Viņš saka, jāmāk ir dot arī prom. Un te viņš runā patiešām par to, ka mūsu dzīvē mums ir jāmācās dot. Mums ir jāmācās būt tiem, kas spēj dot. Un dot laicīgās lietās, un dot arī garīgajās lietās. Un tad, kad mēs dodam, tad devējiem arī atdodās. Un tāpēc Dievs arī saka, un te ir došana naudas lietās, un te ir došana garīgajās lietās. Naudas lietās Dievs mūs aicina ziedot. Ziedot Dieva darbam, ziedot labdarībai, ziedot cilvēkiem un ziedot tam garīgiem darbam, kas notiek pasaulē. Jo jāsaka, tie pasaules cilvēki, viņi neziedos garīgiem darbam, bet mēs, kas esam Dieva cilvēki, mēs tam ziedosim.
Jo vienmēr atradīsies, kas ziedo laicīgajām lietām, kas ziedo tai lietai, kas ir sabiedrībā neticīgiem cilvēkiem svarīga, bet viņi nekad neziedos, teiksim, garīgajām lietām. Un tie esam mēs, kam tas ir svarīgi, kam tas ir sirdī. Tāpēc ir svarīgi ziedot Dieva darbam, bet neaizmirst arī cilvēku sev līdzās. Un jāsaka, pie ziedošanas ir svarīgi, kad ziedošana atver ziedotāja sirdi. Ziedotāja sirds atverās, kad viņš ziedo, bet arī tad, ja pat tev sirds ir cieta, tu noziedo un tu jūti brīnumaini, kā tev sirds atverās. Ja tev liekas, tu esi diezgan uz sevi vērsts, izdari labu lietu, izdari kaut ko labu priekš cilvēkiem un tava sirds paliks mīkstāka. Ja tev ir tāds sajūta, ka es esmu tik nocietinājies, aizej un palīdz kādam, kam ir ļoti grūti, un tu būsi atvērtāks cilvēks. Tu jutīsi prieku par to, ka tu vari labu izdarīt. Un tāpēc ziedošana ir kaut kas tāds, kas atver ziedotāju sirdi. Atver ziedotāju maku, bet atver arī sirdi. Un vēl tas trešais ir, ko parasti saka, uzrunājot uzņēmējus, ziedošana rada arī labu imidžu, proti par ziedotāju, ka tas ir labs cilvēks, viņš rada labu imidžu sabiedrībā. Vēl tas nākamais, tātad pirmais bija, ka naudas lietās Dievs aicina mūs ziedot, bet garīgajās lietās Dievs aicina mūs ziedoties. Ziedoties. Apostolis Pāvils vēstulē romiešiem raksta: Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ziedošanās tas ir kaut kas tāds īpašs, un jāsaka, to var spēt saprast tikai cilvēks, kam sirdī ir Kristus. Jo ziedoties tas nozīmē dot pašam sevi. Un tie arī Pāvils par to raksta, kad kļūt par Dievam patīkamu upuri, tas ir dot sevi. Jo cilvēks ir pieredzis dot kaut ko no sevis. Nodokļos mēs dodam noteikti procentu. Tur sociālais nodoklis 24% un tā. Mēs apmēram zinām, ja? Tā ir daļa no mums, bet Dievs vairs negrib daļu. Dievam nepietiek ar daļu. Dievs grib tevi visu. Un kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš ir greizsirdīgs, bet tāpēc, ka viņš pats sevi ir atdevis par mums. Viņš sevi atdod par mums visu. Un viņš vēlas, lai mēs arī sevi atdodam par viņu visu. Tā ir mīlestība. Viņš grib no tevis sirdi. Viņš negrib no tevis tik naudu. Patiesībā Dievam nevajag nekādu naudu no mums. Viņam vajag sirdi. Dievs pats dod savu sirdi, un viņš vēlas, lai arī mēs dodam savu sirdi. Un tā ir šī ziedošanās. Tā ir atsaukšanās Dievam, kad mēs darām vai pildām baušļus, nevis tāpēc, ka citādāk nevar, vai citādāk mēs nokļūsim ellē, bet mēs darām to tāpēc, kad Dievs par mums ir sevi atdevis. Mēs atdodam kā atsaukšanos sevi viņam. Es pildu Kristus mīlestības likumus, tāpēc, ka viņš mani ir mīlējis. Un tas nozīmē, ka savā dzīvē atvēlēt vairāk laika Dievam, lai tavā dzīvē laiks priekš Dieva. Nevis tā, ka tas ir kaut kāds procentuālais laiks, bet tas ir laiks priekš tavas sirds, lai tavai sirdī pietiek. Tu nevari izmērīt, cik tev laika dienā atvēlēt lūgšanai, garīgai lasīšanai vai pārdomām, vajag tik, cik tavai sirdī pietiek. Lai tava sirds ir apmierināta vai piepildīta ar Dieva vārdu, ka tu esi dabūjis to, ka tu esi piedzīvojis viņu, ka tu esi piepildīts ar Dievu, ka tavai sirdī pietiek, ka tu esi sātu saņēmis. Tad tas ir tas, kas ir vajadzīgs tavai sirdī. Lūgšana, svēto rakstu lasīšana, dievkalpojums, Kristus miesa un asinis, grēku piedošana, viss, kas ir vajadzīgs, lai tava sirds būtu laimīga. Un apostolis Pāvils
2. vēstulē korintiešiem saka, pēc tam, ka viņš aicina, ka vajag ziedot un ziedoties, viņš saka, Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan, vienmēr un visur, un jūs būtu pāri plūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Āmen.